Vai tu arī mācies vai studē, bet visu brīvo laiku pavadi mājās? Vai tev ir apnicis, ka tev nav foršas bildes un video, ko ielikt Instagramā? Vai tu gribi aizbraukt prom un forši atpūsties? Iespējams, tu gribi veidot savu uzņēmumu vai iegūt kādu jaunu darba pieredzi. Pirms es klausījos podkāstu, es tiešām nezināju, ka es skolas laikā varētu ceļot pa Eiropu un piedalīties foršos projektos. Latvijā ir daudz iespēju strādāt par brīvprātīgo kinofestivālos, kur vispār mums ir ļoti daudz. Tā arī iegūstot kontaktus kinoindustrijā, un plus tā var skatīties arī daudz jaunas filmas, kas ir superforši. Nesen kopā ar savu komandu Sverbam Business Kitchen konkursā ieguvu 2. vietu, un vislabākais ir tas, ka es tiku pie spēcbalvas dzīvot 6 mēnešus ārzemēs. Es savukārt rakstīju mūziku īsfilmai Erasmus projektā. Tas man deva lielāku pārliecību par savām tehniskajām un sadarbības prasmēm. Vairākas reizes esmu iemaldījusies kādā interesantā darbnīcā vai pasākumā un vēlējusies, lai informācija par to būtu vieglāk pieejama. Vai tas būtu saistībā ar studijām vai praktisko zināšanu uzlabošanu, cenšamies informēt jūs par iespējami nezināmām jums iespējām. Tas ir ļoti vienkārši. Atver Spotify vai YouTube, uzspied play un izbaudi informatīvus stāstus un sarunas. Mums tev ir ļoti universāls piedāvājums. Klausies Young Media LV podkāstu par jauniešu iespējām un iegūsti zināšanas par noderīgu brīvā laika pavadīšanu Latvijā un Eiropā.